Nu, bet tad jau tur nekad kopsaucēji grūti būs atrast. Un rezultātā es varu izstāstīt. Mums ir, piemēram, pēc noteiktiem parametriem var rēķināt zinātnisko devumu. Teiksim, starptautiski atzīt zinātnisko devumu. No visām mūsu 34 augstskolām, kas Latvijā ir, pēdējo 5 gadu laikā ir var fiksēt, ka ir kaut kāds devums starptautiskā zinātniskā apritē 11 augstskolām. Tie statistikas dati. Tad īpašā laikā doktora programmas Latvijā ir vismaz 20 augstskolās. Tas nozīmē, ka mēs resursus patiesībā ļoti neracionāli izmantojam. Tas gan tā izskatās. Bet man liekas, ka vajag tomēr par reformām runāt ne tikai tā no augšas un uzmodelējot, bet par to, kas notiek reālajā dzīvē, kas notiek iekšā universitātēs. Un šobrīd, es domāju, tur ir diezgan slikti procesi. Ir satraukums, ir Mārča Auziņā izteikumi dienā, ka studenti ir pārāk rāmi, ka bija ļoti interesanti, kad rektors ved bruņu transportieros un tam līdzīgi. Es personīgi uzskatu gandrīz par, es nezinu, par valsts drošības apdraudējumu. Es domāju, ka nebūs, mums jau nav tas Francijas modelis un tās asins, mums tam cits, jā, kas ir fakts, ka mums ir par šo problēmu, kas saucās filozofijas fakultātes, vēstures filozofijas fakultātes, tas, kas jau pāraudzis no jūsu universitātes, ir daudz jautājumu. Daži ir specifiski un ļoti lokāli, bet man, piemēram, ir jautājums, kas šeit ir vendete prasa, kāpēc publiskajā telpā un akadēmiskajā līmenī rektors Auziņš aizstāv studentu, kurš internetu vidē izplata informāciju, ka fakultātē tiek kultivēts antisemītisms un nacisms. Viņam, kā bijušajam studentam, šim cilvēkam tas liekas nepieņemami. Es neesmu dzirdējis, ka apvainojumi kādam antisemītismā vai nacismā ir konkrēti apvainojumi par plaģiātismu, kurš iespējams ir bijis, iespējams nav bijis. Es domāju, ka šis jautājums vienkārši ļoti ar vēsu prātu ir ekspertiem jāizanalizē šī situācija. Ja ir radītas šaubas par to, ka akadēmiskais godīgums šeit ir bijis augstā līmenī, tad šīs šaubas ir jākliedē. Lai to darītu, ir vajadzīgs profesionāli viedoklis. Latvijas universitāte ir nodibinājusi caur ētikas komisiju darba grupu no profesionāļiem, tulkotājiem, filozofiem, valodas zinātājiem, valodas speciālistiem, kuriem ir dots konkrēts uzdevums izanalizēt šos tekstus, lai viņi dod savu profesionālu viedokli, un tad šī saruna var turpināties. Pirms tam es domāju, ka diskutēt, eskalēt, kurš ir vainīgs, jāsoda studenti, jāsoda pasniedzieni tā tālāk, nav pamata. Tiksim skaidrībā ar faktiem, tad skatīsimies, man liekas, blakus strādājot, ja tā var pateikt, man tiešām izbrīna šī konflikta menedžments no rektora puses. Viņš nostājas viena studenta vai divu pusē, kad pie viņa nāk 53 ar pilnīgi citiem uzskatiem. Tad ir dīvaina opozīcija, tad šis viens students var ārdīties, kā viņš grib, visas viņa sūdzības uzreiz tiek pavērstas viņam par labu. Tad studenti maģistratūras studenti izanalizē, es atvainojos, tagad visi tur šūmējas. Izanalizē rektora saskari Twitterā, un ko viņi ierauga blakus, ierauga, es nezinu, šos kādreiz televīzijā nosauktos asiņainos bruņiniekus, un ierauga no universitātes izslēgtos studentus, un rektors ar tiem ir ļoti ciešā kopībā. Ne, es jau pieņemu, ka te kāds arī speciāli šo jautājumu eskalē. Tas ir šausmīgi dīvaini. Jūs pašreiz, manuprāt, ļoti nekorekti interpretējat faktus. Tas, ko rektors Auziņš ir izdarījis, viņš ir nodibinājis darba grupu no profesionāļiem, kuriem profesionāli jādod atbildu šiem te jautājumiem. Punkts. Jā, bet mēs jau vēl runājam arī par, atbildi, un tad turpināsim. Par mūsu superaktīvā otrā kursa bakalaura izgājieniem. Par tiem izgājieniem gan mēs šodien nerunāsim. Tā ir atkal tāda cita lieta, par ko runās noteikti vēl citu. Mēs gribam to konceptu. Man ir vēl viens jautājums, tas gan tagad atkal būs varbūt netik daudz rektorām adresēts, cik jums, Kulskundze, Gunārs Bērziņš, kādu reālu devumu Latvijai dod Filozofijas un socioloģijas institūts, gada budžets pār miljonam latu kopā ar daudzajām filozofijas katedrām, un tajā laikā slēdz vienīgo skolas, slēdz laukos, un kādu ieguldījumu Maikūls, par kādu ieguldījumu Maikūls saņem superalgu vairāk nekā 60 000 latus gadā. Tur ir viss sajaukts kopā. Tur ir viss sajaukts kopā. Tur nav nekāda miljona, protams, un tā nopaļojot. Jā. Filozofijas un socioloģijas institūts sastāv no 80 cilvēkiem, ļoti darbaspējīgiem. Mums ir vairāk nekā 30 doktori. Mums ir socioloģijas nodaļa, filozofijas nodaļa. Pēdējā laikā mēs esam izdevuši apmēram 15 grāmatas, iedibinājuši, izdodam 3 žurnālus, iedibinājuši jaunas sērijas, mums ir tulkojumi, mums ir jauni doktori un tā. Jā, es neesmu kompetents filozofijā, es nevaru to nospriest, kā tas ir. Bet man jau šis te konflikts, viņš, protams, ir šobrīd pāraudzis un, man liekas, arī hiperbolizēts, jā. Bet
vai tur nav tā galvenā būtība, ko mēs sākām šo te sarunu? Kas vispār notiek ar mūsu augstāko izglītību, ko mēs darīsim un kā mēs pie kaut kāda kopsaucēja nonāksim? Ja jums katram ir savs, un es pieņemu akadēmiskā vidē, katram savs viedoklis, ir jāsanāk pie kaut kāda daļējā, pieņemsim, apaļa galda visiem. Es domāju, universitāšu, dažādu augstskā mācību iestāžu vadītājiem, izglītības un zinātnes ministrijai gal galā, un tad visiem kopā tas jārada, nu, tas ceļš jāparāda, uz kurien mēs virzīsimies. Bet vienmēr apaļie galdi ir ļoti labi, bet saprotiet, ka arvien vairāk universitātē tiek ievilkt šis melnais PR, kas viņā agrāk nebija. Universitāte ir savā ziņā mazs mikromodelis sabiedrībai. Tieši tā, no tā nevar izbēgt. No tā vajag izbēgt. Bet nevar arī stimulēt tos cilvēkus, kas īpaši kūda šo melno PR. Nu, taču vajag redzēt, kas tur notiek. Bet, ja mēs atgriežamies pie jūsu jautājumu, patiesībā es domāju, ka tas jau ir noticis, jo tad, kad tika nodibināta šī darba grupa, kā es teicu, 2 ministru vadībā, kur bija gan daudz augstskolu rektoru piedalījās, gan darba devēju pārstāvi. Rezultātā tika sagatavots ziņojums, kurā tika iezīmēti konkrēti soļi, kas būtu jādara ar augstāko izglītību Latvijā. Šis informatīvais ziņojums tika iesniegts ministru kabinetā, viņš ir ministru kabineta akceptēts, tā kā tas kaut kādā ziņā ir izglītības sektora, augstākās izglītības sektora lielāks vai mazāks konsensus par to, kas ir jādara augstākā izglītībā, un pašreiz ministrija, izglītības un zinātnes ministrija strādā pie tā, lai šo informatīvo ziņojumu padarītu par konkrētu plānu. Bet es arī atceros, Mārci, es atceros, šī te Kampara komisija, kā viņi beidza savu darbu, es visu laiku saņēmu šos materiālus, ja, beidza bez secinājumiem, tur vienkārši varēja nobrīnīties par tādu, manās acīs neveiksmi, ar 3 balsojuma rezultātiem un es tādu uz priekšu. Nu, bet kur tad ir pamaties, es domāju, ka liekas, ka bija konkrēts ziņojums ar konkrētu rīcības plānu, ar rīcības plānu, tur nebija nekāda balsojuma rezultāta, bija par dažiem modeļiem aptauja, kas bija pielikums, nebija informatīvā ziņojuma daļa. Informatīvā ziņojuma, ja jūs viņu izlasīsiet, ir 3. nodaļa, kuru precīzi parakstīts, kas jādara. Jā, paldies, es saprotu, ka redziet, mums jau šeit šķīst dzirkstevs un diskusija notiek un dažādi viedokļi ir. Problēma tā tomēr pastāv. Es varbūt noslēdzot, un paldies, ka atnācāt, es gribu teikt tikai to, ka problēmas vēl būs, jo man ir, šodien arī oficiāli publicēts ir, ko Pasaules banka uzskata, kas būtu Latvijā jādara, bet, tas varbūt nav oficiāls viedoklis, kas skar izglītību, ja? 27,4 miljonus latu varētu ietaupīt par 50%, samazinot valsts budžeta finansētās vietas visās augstākās izglītības iestādēs Latvijā, vai arī par 50% samazināt budžeta finansējumu katrai studiju vietai, starpības redzot studentiem. Tā kā es domāju, ka tie plāni var arī apstāties pret šo Pasaules bankas kaut kādu uzstādījumu, ja mūsu valdība to kā līdz šim to ņem par pamatu. Pareiz, sagrausim augstāko izglītību Latvijā. Un tas, starp citu, varētu būt diezgan nopietnas ceļš. Jūs piekrītat, Tauziņa kungs, ka tā ir problēma? Tā ir vairākā problēma. Es domāju, ka, labi, tas būtu garāks diskusijas, bet šo ziņojumu ir ļoti grūti saprast. Tās ir pagaidām tikai, varbūt es pieņemu, ka uzmetums. Bet tas ir oficiāli publicēts aģentūrā Leta. Paldies, es teikšu, Latvijas universitātes rektoram Mārcim Mauziņam, profesorai Maijai Kūlei. Mēs aizsākām diskusijas, jūt, ka viņi ir interesanti. Es pieņemu, ka varbūt mums būs iemesls vēl tikties un turpināt. Bet par konkrētām lietām, par šo te kā virzās augstākās izglītības reforma Latvijā. Paldies, ka atnācāt un skatītājiem arī par jūsu aktivitāti. Šoreiz ļoti lielu paldies.